Dakter, kāda ir ārstēšanas metodes? Ārstēšana ir salīdzinoši vienkārši. Ir speciāli precēnīšu preparāti, mēs viņus saucam azolu grupas, visu tie, kas beidzas ar azolu. Tos tad mēs arī lietojam. Var lietot lokāli svecīšu veidā, vai arī, ja ārsts izraksta nepieciešamības gadījumā, arī kapsulas vai tablets veidā. Saki, lūdzu, vai ir kas no jauna medicīnā izgudrots, varbūt kāda jauna aktīva viela tieši pret piena sēnīti? Jā, mums ir salīdzinoši nesen parādījusies jauna aktīva viela pieejama, sertakonazols, kas ir tāds jaunākās paaudzes šīs te azolu grupas līdzeklis, un viņam piemīt plaša iedarbība. Viņš iedarbojas uz dažādām kandītu sēnītiem, ja tos kandītus ir dažāds. Viņš arī darbojās tādā plašākā mērā arī uz baktērijām, tātad arī antibakteriālā iedarbība un laba pretiekaisuma un pretniezus iedarbība. Viņš ir pieejams svecītes formā, tur ir viena svecīte, kur ir vienreiz jāieliek makstī un iestājās arī labs un diezgan ātrs efekts.